to, ka tā dzīve kādreiz beigsies un mēģināt to realizāciju sākt ātrāk, varbūt aktīvāk. Tur man ir divas ziņas, viena laba, viena slikta. Bērni būs nokopējuši visu to, kāds tu esi bijis. Nāc apsēdies, es tev pastāstīšu. Ja? Pašiem vienā brīdī pielec, daļai cilvēku tā arī nepielec, diemžēl. Cilvēks var nodzīvot dzīvi, neko nesapratis, neko neieraudzīja, kā saka, uz vēlu paraušanu. Tas ir labi nonākt pie šādas atziņas. Ja es apzinos to, ka ir tam nogrieznim gals, tieši tas man palīdz vieglāk panest tās grūtības. Kādam cilvēkam varbūt tieši šī doma ir mierinoša. Citam cilvēkam mierinoša ir doma, ka pēc nāvis tad tur būs. Priekš manis droši vien tas būtu bijis svarīgi mazliet agrāk saprast, ka tā dzīve kādreiz beigsies un mēģināt to realizāciju sākt ātrāk, varbūt aktīvāk. Tur man ir divas ziņas, viena laba, viena slikta. Sliktā ziņa ir tajā, ka jau ir mazliet par vēlu. Te mums ir jāsaprot, kā aug bērni. Bērni aug nevis caur to, ka mēs viņus audzinām pēdiņās, ka mēs viņiem mācām, stāstām. Nē, tā bērni neaug. Bērni aug kopējot. Jo cilvēks par cilvēku kļūst kopējot otru cilvēku. Zīdainis ienāk pasaulē, viņš, kā jau runājām, ir potenciāls, kaut kādi bāzes instinkti un bāzes uzvedības viņā ir ieliktas, bet ko nozīmē būt par cilvēku, to viņš kopē no pieaugušajiem. Ja bērnu atstātu bez pieaugušajiem tikai ar dzīvniekiem, viņš neizaugtu par cilvēku. Viņš būtu tāds pusdzīvnieks tikai, diemžēl. Un līdz ar to tu bērnam vari stāstīt, ko tu gribi. Viņu neinteresē. Viņš pat runāt nemāk sākumā. Bet kopēt viņš kopē jau no pirmajiem dzīvības mirkļiem. Un līdz ar to bērni būs nokopējuši visu to, kāds tu esi bijis tajā laikā, kad viņi auga, kad viņi bija apmēram līdz 6-7 gadu vecumam. Pēc tam jau ir tikai korekcijas. Ja? Kopējumais, kā saka, darbs ir izdarīts. Jau, ja? Un attiecīgi, ja tu ar savu dzīvesveidu, ar savu piemēru, ar savu attieksmi, ar savu runāšanu, bērniem līdz 6, 7, 8, labi, pieņemsim 10 gadu vecumam. Ja tu jau neesi viņos ielicis to, ko tu tā kā gribētu ielikt, tur nekas nav izdarāms, kā tikai viņiem pašiem vēlāk, izejot cauri savām kļūdām, saviem aplausieniem, savai skriešanai, viss tas, ko mēs sākumā runājām, viņiem pašiem būs jāiziet cauri tam, lai viņi nonāktu pie jautājuma, ka varbūt vajadzēja agrāk par to domāt. Ja? Un mums tur vairs atliek tikai noskatīties, un ja mēs esam vienā brīdī attapušies, tad būt pietiekami draudzīgiem, pietiekami pacietīgiem un vienkārši būt līdzās, atbalstīt viņus, viņu šī brīža varbūt kaut kādā neprātā, varbūt mazliet brīdināt, bet katrā ziņā būt pietiekami draudzīgam, lai tajā brīdī, kad viņiem pašiem būs kaut kāda krīze, varbūt viņiem pašiem kaut kas pēkšņi pieliks, ka mēs nebūsim tās attiecības tik ļoti sabojājuši savā starpā, ka viņi gribēs pajautāt mums vai kaut ko pastāstīt mums. Un tad varbūt beidzot mums parādīsies mirklis, ka mēs teiksim, tad nāc apsēdies, es tev pastāstīšu. Ja? Zini, tieši tā arī tas notiek. Tas ir tas, varbūt... Tas nav tas sliktākais. Tas nav tas sliktākais, ka mēs kā vecāki, kā pieaugušie, jau kā tādi cilvēki pusmūžā, ka mums pašiem vienā brīdī pielec. Tas ir labi, jo vienai daļai cilvēku tā arī nepielec. Diemžēl cilvēks var nodzīvot dzīvi, neko nesapratis, neko neieraudzījis un tā. Ir labi, ka mums pielec, un ir labi, ka mēs spētu tās attiecības ar saviem bērniem saglabāt pietiekami labvēlīgas un pozitīvas,
lai tad, kad viņiem pieliks, lai mums būtu par ko parunāt. Lai mēs justu, ka jā, kontakts joprojām ir saglabājies. Un tas ir ļoti daudz. Apziņa, ka es varu rīt no rīta nepamosties, vai viņa ļauj baudīt dzīvi vai neļauj? Atkarīgs no tā, kādā brieduma pakāpē ir cilvēks, kuram šī atziņa pēkšņi ienāca prātā, ka viņš var rīt no rīta nepamosties. Ko es ar to gribu teikt? Ja šī atziņa, ka es no rīta varu nepamosties, ienāk prātā cilvēkam, kurš ir vēl absolūti neapzināts, kurš ir virspusējs, kurš neko nav sapratis tā arī pa dzīvi, kurš varbūt ir joprojām aizvainots uz visu pasauli, tad viņu šī apziņa var sākt biedēt, tā viņu var iedzīt vēl lielākā panikā, viņš var ieiet vēl lielākā neprātā un sākt ārdīties un plosīties vēl vairāk. Nu tad, kā saka, uz vēlu paraušanu. Ja rītā nepamodīšos, nu tad šodien es vienkārši dzeru līdz nemaņai vai daru vienalga, ko līdz nemaņai. Savukārt, ja šī doma, ka es rītā varu nepamosties, ienāk prātā cilvēkam, kurš tā kā ir jau mazliet vairāk aizdomājies, kaut ko sācis domāt, kaut ko sācis redzēt, kaut ko sācis vairāk just, tad es teiktu, ka šī doma patiesībā var izrādīties ļoti atbrīvojoša. Jo tu pēkšņi saproti, bet tiešām es varu rītā nepamosties. Kāpēc tieši man nemēģināt to dzīvi baudīt tagad? Kāpēc man beidzot tā pa īstam, līdz galam, patiesi, īsti nedzīvot šo dzīvi tagad, šodien? Jo tas, kā tu teici sarunas sākumā, nu tad man vēl jāizdara tas un tad, un man vēl jāizdara šis un tad. Nu nē, nu tas un tad var arī nepienākt. Tas nenozīmē, ka man nav jādara tas un nav jādara šis, bet man ir jāsāk savs laiks sadalīt, ka es padaru šo, bet tad arī vakarā vai vienalga pēcpusdienā vai kaut kādā brīdī es vienalga pabaudu to dzīvi. Nu, es mēģinu balansēt. Varbūt es joprojām esmu spiests iet uz darbu, varbūt man ir pienākumi un tā tālāk, bet atziņa, ka rītdien varētu nepienākt, man liek relaksētāk uz to visu raudzīties. Es neesmu vairs varbūt tik ļoti sasprindzis un tik ļoti gatavs atdot visu savu pēdējo minūti, ja, kaut kādam pienākumam, jo beigās, nu, mēs jau zinām, nu, pēkšņi, jā, es esmu nomiris. Vai, dieniņ, tu dzirdēji, viņš nomira. Nu, vai cik žēl. Nu, vēl bija jauns cilvēks, ja. Ko ēdīsim vakariņās, ja? Nu, respektīvi, absolūti lielākai daļai cilvēku, izņemot dažus, varbūt cilvēkus, būs pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga. Ja? Un tu tur būsi skrējis un savu dzīvi atdevis un asins lējis, un viņi atradīs tavu aizvietotāju nākamās dienas laikā. Ja? Es nezinu, kāda ir sajūta, kad, kad tas ir tāds, varbūt, kad strādāju par dakteri un tas notiek samērā regulāri vai kādā citā profesijā. Nu, iespējams, ka pie tās ar laiku pat pierod, bet... Pierod attiecībā uz svešiem cilvēkiem. Uz sev emocionāli tuviem cilvēkiem pie tā pierast nevar. Vai ne? Tas vienmēr ir graujoši, tas vienmēr ir sāpīgi. Atkarīgs ir no tā, cik tie cilvēki ir tev tuvi personīgi. Ārstam pacients vai klients normālos apstākļos nav tik tuvs. Nu, tu vienkārši pierodi pie tā, ka tavi pacienti mirst vai tavi kaut kādi draudus locekļi par brīdim kāds aiziet mūžībā, tev viņš ir jāizvada, nu, tu to dari vienkārši, ja. Protams, ir kaut kādas, varbūt, atsevišķas situācijas un reizes, kur tie apstākļi ir specifiski, kur varbūt tu kaut kā vairāk identificējies ar tiem palicējiem vai ar to mirušo cilvēku un tā, bet nē, attiecībā uz tuviem cilvēkiem pie tā nepierod. Tas, laikam, būtu dabīgi un loģiski, ka tas tā nenotiek, jo... Nu, tas ir labi, ka tā nenotiek, jo citādāk, jo, saprot, tas
tā zaudējuma izjūta, tā emocionālā zaudējuma izjūtas pārdzīvošana, un tad tā savukārt tā filozofiskā atziņa, ka tu varētu vienu dienu nepamosties, tā jau iedod to vērtīgumu izjūtu tai dzīvei kā tādai. Tad, kad tavs laiks ir ierobežots, tad tu pēkšņi sāc novērtēt, ka ok, man vēl ir šitā diena, un tad jau man tur vēl tā diena, un tad jau jāsāk domāt, jātaisās uz darbu, ja? Bet tad tu saproti, ka tu gribi tajās 2 dienās vēl kaut ko foršu piedzīvot. Ar dzīvi ir, es domāju, tieši tas pats. Tas dzīves galīgums, tā dzīve ierobežotība iedod to krāsainības momentu, to sapratni, ka vienā brīdī es gribu tomēr kaut kā kvalitatīvāk šo laiku šajā pasaulē pavadīt. Ja. Lūk, es arī tā domāju, vai tas nav, vai šī te apzināšanās nav tāds kā siets, kurš izsijā, neapšaubām. Graudus no pelavām un iedod tādu, es, piemēram, sāku šķirot ļoti nopietni tās lietas, kuras man ir maz svarīgas un ļoti labprāt no viņām tieku vaļā. Kādreiz man bija tāds niķis, es stiepu līdzi visu, ko varēju pastiept, un tad vien brīdi bija pa smagu, un tad jau salūzu, un tad rodās tā doma, ka es nevaru visu pasauli stiept līdzi, un tad ir... Tāpēc, ka laiks ir tāda visvērtīgākā valūta, visvērtīgākais resurs, kas mums ir. Un tas ir ļoti ierobežots. Patiesībā, tajā brīdī, kad mēs atskārstam, ka tas man ir ierobežots, es nesāku to dāļāt pa labi, pa kreisi. Tikai lūk, dzīves pirmajā pusē nosacīti, mēs to neizjūtam. Mums liekas, ka mums ir bezgalīgs laiks. Ja? Tādu izjūtu jau tas cilvēks dzīvo kādu brīdi. Vai tas būs tāds adekvāts salīdzinājums, bet, piemēram, sievietes savas bērnu radības aizmirst ar laiku, tā kā notrulinās tās sajūtas, un tad, ja tas tā nebūtu, tad jau mēs pie bērniem vispār netiktu. Precīzi. Vismaz vairāk kā par vienu. Jā, precīzi. Tas ir tāds, manuprāt, kā saka, labi iestrādāts mehānisms, ja? Kā var piespiest vai kā var panākt, ka tas cilvēks uzdrīkstās uztaisīt vēl vienu bērnu, ja? Ka piedzemdē to vēl vienu bērnu. Ja? Jo tieši tā kā tu saki, izgājuši cauri vienam, mēs teiktu, nē, ja šitā, tad nekad vairs. Ja? Jā. Bet nē, aizmirstās. Jā. Vīri varbūt, ka tā arī teikt, nē, pietiek. Ko es arī pie sevis pēdējā laikā esmu novērojis, ka es vairs nesēžu internetā. Es nepavadu stundām bezjēdzīgi rullējot kaut kādus tur kaut ko jau. Mēs zinām, kā tie sociālie tīkli, algoritmi, viss. Man kā tehniskam cilvēkam ir skaidrs, kā tas viss darbojas, un es vienalga kādreiz uzķeros uz to āķi, un tagad man pilnīgi kaitina tas, ka es vēl šad un tad, ļoti reti gan, bet šad un tad tomēr uzķeros un parolēju, un saprotu, ka viņš ir tik ļoti uzbāzīgs un tik tāds laika vampīrs, un tad man paliek žēl, jo mans laiks ir galīgs, viņš ir precīzi tāds, nogrieznis, un es nezinu, kurā vietā ir tas nogriežņa beigas, bet ka tas ir vienīgais resurs, kurš nav aizstājams. Jo naudu var nopelnīt vienmēr vēl, var kaut vai ubagot, vai ielu slaucīt, vai dažādi, ja, bet... Nē, redzi, tevī klausoties, es aizdomājos, ka atkal tas būs mazliet atkarīgs no cilvēka, un iespējams būs atkarīgs no tā, ko es vēl gribu. Respektīvi, es varu konstatēt, ka mans atlikušais laiks vairs nav ļoti liels, bet tad ir jautājums, ko es gribu ar šo laiku izdarīt, kur es to gribu izlietot. Jo redzi, konstatējis, ka laika vairs nav ļoti daudz, es varu nolemt
nu nē, es gribu izmantot to produktīvi. Un es gribu tur grāmatu uzrakstīt, es gribu biznesu attīstīt, es gribu to izdarīt, šo izdarīt. Bet es varu nospriest, laika vairs nav daudz. Es vienkārši gribu atpūsties. Es gribu pagulēt plūdmalē, es gribu pabaudīt sauli, es gribu izlasīt kādu labu grāmatu, vai varbūt es gribu scrollēt Facebook, jo tur visādi kaķu video smieklīgu, visādas tādas lietas, jo scrollēšana, jau redzi, viņi jau palaiž cilvēkā šo dopamīna ciklu. Mēs no tāda bioloģiskā viedokļa mēs uzķeramies uz to dopamīna ciklu, kas izraisa mūsos tādu labsajūtu, ja. Varbūt man ar to pietiek, varbūt man vienkārši gribās pakačāt dopamīnu vakarā, kā saka, vai kaut kādas pāris stundas, ja. Kāds grib pagulēt, vienkārši pludmalē pakarsēties, jo kāds varētu kaut kāds skatīties uz to cilvēku, kurš guļ pludmalē un domāt, nu kā var šitā bezjēdzīgi nosist savu laiku, ja? Cits atkal scrollē kaut ko, ja? Cits varbūt tur, nezinu, kaut kādu biznesu bīda. Tas ir atkarīgs savukārt no tām personīgajām prioritātēm vai interesēm vai ambīcijām, varētu pat varbūt tā sacīt, ja? Zini, tas tā kā tas tajā jokā, kad cilvēkiem, kuri, piemēram, smēķē, viņam saka, nu paskaties, kā tu, teiksim, cik daudz naudas iztērē, ja? Tu taču varētu sakrāt gada laikā un tur nopirkt tur to, ja? Un tad jautājums un tu pats esi to nopircis, ja? Kur ir tava lidmašīna? Kur ir kur tieši ir tā tava lidmašīna? Mēs to naudiņu, tāpat vienalga kaut kur izklakarējam, ja? Tāpat arī ar mūsu laiku. Kaut kur jau mēs viņu tā kā izklakarējam, ja? Tikai skaidrs, ka tu vienā brīdī pamani, tieši šajā es laikam negribu viņu iztērēt, ja? Bet es varbūt gribu iztērēt kaut kur citur. Ja? Tā ir tāda mūsu ļoti personīga lieta, laikam. Tā laika galīguma apzināšanās dod, tieši varbūt dod iespēju izvēlēties vai izbaudīt kaut kādas svarīgas lietas vai, kā tu saki, izplakarēt. Man mamma saka izplakarēt, man ir iegājies šis vārds. Un man liekas, ka, man kādreiz likās, ka, man kāds tūs cilvēks teica, kā var gulēt pludmalē? Tieši tas, ko tu saki. Kā var nosist laiku un gulēt pludmalē. Man liekas, ka var taču kādreiz. Tagad es skatos, šis pats cilvēks scrollē to savu telefonu. un atkal nākošreiz ej garām un scrollē. Un tagad es saprotu, ka man jau nav nekas jāsaka pat par to. Mēs katrs izdarām šo izvēli, ko darīt ar savu. Gan ar naudu, gan ar laiku, gan ar visiem pārējiem resursiem, kas mums ir arī ar tevis pieminēto attīstību, ja, vai gribu vai negribu attīstīt sev. Un es domāju, gan tu, gan es zinām, ka no malas tur mācīt, audzināt, ir diezgan bezjēdzīgi. Mēs jau tikai katrs pats priekš sevis ļoti personīgā veidā varam izdarīt kaut kādus secinājumus. Ja? Un varbūt man nav saprotama, kā cilvēks pludmalē var gulēt, bet es labprāt scrollēju ekrānu. Vai arī otrādi, man nav saprotams, kā var scrollēt ekrānu, bet pats es guļu pludmalē, teiksim, ja? Grozoties kā tāda vistiņa uz saulē, uz pannas. Ja? Līdz ar to, un varbūt vienu dienu es pēkšņi saprotu, arī pludmalē nav labi gulēt, ja? Varbūt jāiet tur nezinu, zupas virtuvē pa brīvprātīgo strādāt. Respektīvi, ļoti personīgi lēmumi. Tie ir ļoti personīgi lēmumi, un tur cits ienākt ar savu kaut kādu gudrību un padomu, tas diezgan tā neiespējami. Es varu izteikt viedokli, protams, ja? Bet neko vairāk. Vai mans viedoklis kādam ir saistošs, bet man liekas, ka šitien varbūt ir labi, ja nonāk pie tā, ka saprot, ka šis te šķietami bezvērtīgais laiks, kura ir tik ārkārtīgi daudz, ka viņš tomēr ir ierobežots, ka tā doma Skaidrs, ka tas ir labi nonākt pie šādas atziņas. Kā pie daudzām labām atziņām ir labi nonākt. Bet vai mēs pie viņām nonākam? Mēs
to citu cilvēku dzīvē ietekmēt nevaram. Tev ir labi zināms jēdziens par atsitienu punktu vai bedres dibeni. No tā, ka tevi kāds lamā, no tā tu nenonāc tuvāk atsitienu punktam vai bedres dibenam. Vai no tā, ka tev kāds stāsta katru dienu, ka tā nevajag darīt un šitā nevajag darīt un tā vajadzētu un šitā būtu labi. Tur mēs nonākam tikai katrs pats. Un tā ir mistērija. Kurā brīdī, kādā veidā un kāpēc viens nonāca un otrs nenonāca. Un tur mēs to līdz galam izkalkulēt nespējam. Man ir tāda teorija, ka reliģijās man šķiet, ka ir iestrādāta tāda doma, ka par tām ciešanām nepanesamo ikdienu un lielākajā daļā gadījumu laikam ir, ka kādā nākamajā dzīvē būs tas atalgojums par tām šīs dzīves pūlēm. Manā prātā tā doma veidojas tāda, ka ja es apzinos to, ka ir tam nogrieznim gals, varbūt, ka tieši tas man palīdz vieglāk panest tās grūtības. Arī. Nevis tas, ka man sola pēc tam tos labumus. Tas līdzīgi kā ar to aiziešanu pensijā. Tu tagad strādā krāji, aizies pensijā, dzīvos cepuru kuldams, aiziet pensijā un pēc nedēļas nomirst. Jā, bet tas nav viens otram pretī. Tā nav pretruna. Abi šie viedokļi var pastāvēt paralēli. Respektīvi, mani var iedrošināt doma, ka ciešanām ir gals, respektīvi visam ir gals, jebkuras ciešanas reiz beigsies, kaut vai ar manu nāvi. Ja? Tā arī var būt mierinoša doma. Kādam cilvēkam varbūt tieši šī doma ir mierinoša. Citam cilvēkam mierinoša ir doma, ka pēc nāvis tad tur būs kaut kāds labums viņam. Ja? Atkal, kā kurš cilvēks to uztver, bet viņas nav pretrunā šīs abas domas. Ja? Viņas nekonkurē viena ar otru. Viena nav pareizāka nekā cita. Katrs, kā saka, var paņemt to savu kaut kādu iedrošinājumu vai mierinājumu vai motivācijas kaut kādu to momentu tajā visā. Jā. Jāsaka, paldies tev par lielisko iedvesmojošo sarunu. Mēs ar Kasparu Simonoviču no Elizē ir man daudzu draugu vidū ļoti populārs kanāls. Man pat ir es teicu, ka man atteica satikties ar mani, tāpēc, ka ir jāiet šovakar ir Elizē. Nē, pārcelsim uz citu dienu. Un tā kā iesaku arī skatīties. Tev paldies, ka atbrauci. Mums ir interesanti, ka mūsu mājas sauc Simonovi un Kaspars ir Simonovičs. Pietrūks tikai 2 burtiņi beigās. Tikai 2 burtiņi. Un paldies, ka skatījāties un satiksimies nākamajā video. Paldies!